Pavasara darbi rit pilnā sparā, un kā jau ierasts pavasara sākumā, izstāžu kompleksā Rāmava norisinās izstāde. Šoreiz tā jau ir 20. starptautiskā izstāde Pavasaris 2012. Latvijas Zemnieku federācija ir pati senākā lauksaimnieku organizācija Latvijā. Mēs esam dibināti jau 1990. gadā. Un no 1997. gada arī es esmu LZF biedrs. Mēs esam ļoti dažādi. Mums ir gan liela zemnieku saimniecības biedri, gan mazas. Mūsu lauksaimnieku apvienības rajonos arī ir dažāda lieluma. Tā kā mēs pārstāvam tik plašu spektru, ka mēs saprotam, ka mūsu tas galvenais uzdevums ir rūpēties, lai Latvijas lauki būtu apdzīvoti, piepildīti un lai katrs lauksaimnieks justos laimīgs. Tā ir informācija, kas notiek lauksaimniecībā, kādas aktivitātes, kas notiek vispār valstī, kas notiek Eiropā. Šīs ziņas mēs viņiem sūtam e-pastos, un tiem biedriem, kuriem nav e-pasta, rakstam vēstules. Un, protams, arī tā kopības sajūta, un tā kā e-pastiem ir atbildi uz abām pusēm, tad mēs arī risinām viņu problēmas. Un šie tirdziņi, kur mēs arī organizējam, lai biedram būtu iespēja tirgoties, dažādi labumi. Es novēlu tiešām palīdzēt šīm saimniecībām attīstīties, organizēties, un es arī novēlu Latvijas Zemnieku federācijai šobrīd, kad ir atvērusies nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības programmas, savus biedrus ierosināt. Ja vajag lauksaimniekiem atbalstu un uzmundrinājumu, es domāju, Latvijas Zemnieku federācija ir viena no organizācijām, kas to var dot. Aicinu visus lauksaimniekus un lauku vidē dzīvojošus cilvēkus, kurus vēlās saglabāt Latvijas lauks, kā Latvijas lauks ar stārķiem, vardēm, vispārējo. Stājieties Latvijas Zemnieku federācijā, ielūkojieties mūsu mājaslapā lzf.lv un gaidām ciemos.